Nemāci mūs piketēt, strādā savu pamatdarbu. Strādā savu pamatdarbu. Tāpēc, kad man ir jāiet strādāt, es balsoju pret to visu. Jā, es balsoju pret. Tāpēc, ka es esmu viens. Kāpēc? Paldies, paldies. Nāciet vēl, mums jānāk tiešām. Rekuri, paņemiet ašarādiem. Aiziet pasāstīt tautai, sabiedrībai, nodokļu maksātājiem. Kāpēc jūs tā darat? Tieši ko? Kāpēc jūs atnācāt? Ašarādens nezinu. Kāpēc jūs atnācāt? Kāpēc jūs atnācāt? Rekur Dāvids ir atnācis. Jā, es speciāli atnācu, es uzliku modinātāju. Jā, es esmu dzirdējis. Sakiet, lūdzu, mēs atkal neko nesaprotam, vai ne? Ko jūs saprotat? Jūs nesat īstajā vietā, jūs to zinat? Paskaidrojiet cilvēkiem, lai visi dzird jūsu viedokli. Jā, ņemiet, pastāstiet. Tās apsvērums. Čīnski mēs iet sekretārs. Stāstiet. Kāpēc būs mikrouzņēmuma nodoklis vairs nebūs? Kas tad notiek? Kas būs tālāk? Nedzird, jūs saprot, ka īstenībā būs mīnus. Jā, šobrīd ekonomikas ministrija. Tuvāk, šobrīd ekonomikas ministrija. Nevaram dzirdēt mikrofonā. Es paturēju, labāk. Kā jums garšo mūsu runāt cilvēku? Kāpēc dārgāties runāt mikrofonā? Es labprāt. Jā, šobrīd ekonomikas ministrija ir iesniegusi Skaļāk, lūdzu. 3 priekšlikumus, kas attiecās uz uzņēmējdarbības uzsācējiem. Tas ir viens. Tātad 3 gadu atbalsts tiem, kas uzsāk uzņēmējdarbību. Otrs ir ekonomikas ministrija šobrīd ir iesniegusi arī priekšlikumu par to, kādā veidā atbalstīt mazos uzņēmējus. Tātad šobrīd diskusija notiek vai par Latvijas modeli vai par Igaunijas modeli. Tātad tas, ka ekonomikas ministrija piedāvās maziem uzņēmējiem fiksētu maksājumu 150 eiro mēnesī nodokļos. Tas ir viss. Igaunija virs drusku citu ceļu. Igaunija virs Tad mēs dzīvojam Igaunijā vai Latvijā? Igaunija virs modeli, kas ir 20% apgrozījumi tiek maksāts tātad maziem uzņēmējiem. Un vēl ekonomikas ministrija aizstāv pozīciju par to, ka maziem uzņēmējiem, ja viņi ienākumi nav lielāki par 10 minimālajām mēneša algām, vispār nevajadzētu maksāt nodokļus. Bet jūs arī virzat to, ka mikro uzņēmumam ir jāmaksā tā vai tā mēnesī konkrēta nauda par konkrētu nodarbinātajiem. Pareizi? Arī to jūs virzat. Par to, ja jūs nezināt, ko jūs virzat. Par sociālo nodrošināšanu. Jūs virzat, nevirzat par to, ka ja mikro stāv uz Kāda ir uzvārds? Ašarādens ir tas, kurš izdomāja likumu par nepilnu darba laika darītājiem. Vai jūs iepazināties, Ašarādens kungs, ar mani jums nosūtīto vēstuli? Mēs tikāmies ar jums personīgi. Es jums norādīju uz tautsaimniecības problēmām. Vai jūs kā ekonomikas ministrs esat izvērtējis to samērīgumu principu, kas anotācijā nav atrodams, kad indivīds cietīs vairāk nekā sabiedrība? Dodiet sievietēm mikrofonu, lai visi dzird, tur aizmugurē neviens nedzird. Šobrīd ir noteikts darba ņēmēju grupas, kuras var strādāt nepilnu darba laiku. Tie ir pensionāri, tie ir Barči, jā. otrās grupas invalīdi, tie ir studenti, un tiek vēl skatīts uzņēmēju grupas, kas ir darba ņēmēju grupas, kuras var strādāt nepilnu darba laiku. Vai tas nozīmē, ka sociālās grupas, ja es kā vesels cilvēks, kas nav pensionārs, kas nav invalīds un kas nav arī ieslodzītais, tātad es nevaru veikt pusslodzes darbu laukos, kur tā nodarbinātība ir tāda, kāda ir, man obligāti jābūt iekļautai kādai no sociālām grupām. Vai jums tas neliekas absurdi? Neviena valdība nav aizliegusi veikt pusslodzes darbu. Jautājums ir par to, ka jums vismaz vienā darba vietā ir jāsaņem minimālais sociālais atalgojums.
Valsts ieņēmuma dienests ir sniedzis informāciju, ka šobrīd vienā darba vietā strādā 156 000 cilvēku. Viņi nestrādā 2 vai 3, viņi strādā vienā darba vietā un saņem zem minimālās darba algas. Un šobrīd jūs uzliekat kā ekonomikas ministrs mazam uzņēmējam samaksāt soc nodokli no 380 eiro, kas pieaudzēja pa 90% pašizmaksu. Kā jūs ekonomikas ministrs domājat to, kā uzņēmēji to var īstenot? Tagad sadalām uzmanību. Vispirms ir 900 000 strādājušie strādā. Mēs zinām, ka ir 900 000, bet runa ir par tiem, kas nepilna darba laika darītāji. Bez ūdens liešanas, lūdzu. Es nelēju ūdeni. Tātad jebkurš darbinieks var strādāt nepilnu darba laiku, un viņa sociālās iemaksas tiek summētas. Un tātad pirmais uzņēmums, kurā ir viņam reģistrēta darba grāmatiņa, tam ir jāsamaksā minimālā sociālā iemaksa, un tātad pēc tam šīs sociālās iemaksas sadalot pie uzņēmumiem tiek atmaksāts atpakaļ. Es jums tikko teicu, ka 156 000 strādā vienīgā darba vietā, nav nekādas summēšanas. 156 000 ir vairākas darba vietas, to es gribēju teikt. Nē, 360 000 strādā pavisam nepilnu darba laiku, kuru vidējā alga ir 636 eiro, kas nozīmē, ka jūsu leģitīmais uzstādījums nav paties. Ja jūs sakat, ka gribat, lai visi cilvēki būtu sociāli apdrošināti no minimālās algas, tad tas ir bleķis, jo jau šobrīd ar likumu tiek panākts, ka visi nepilnu darba laika darītāji ir vismaz minimāli sociāli apdrošināti. Nepilnu laika darītāji nav minimāli sociāli apdrošināti, un šī likuma mērķis ir panākt, lai viņi būtu apdrošināti. Tātad mēs runājam dažādās paralēlēs. Man ļoti žēl, ka maziem uzņēmējiem būs jātērē naudu un jāgriežas Satversmes tiesā par jautājumu, kas ir tik acīm redzams, ka mums šeit jāstāv un jāpierāda, ka balts ir balts un melns ir melns. Paldies jums, ekonomikas ministru, un pārdomājiet par to, vai jūs esiet savā vietā. Brauciet visus Igauniju, to jūs gribat teikt, jā? Brauciet visus Igauniju, to jūs arī pateiksiet. Pilnīgas komentārs. Tas mēs jums, tas ašarādi, tas tu mēs te savā ministra kabinetā, kur var mūldēt. Nē, viņi smējās, viņš pat neprot elementāra matemātika, viņam nav izpratnes. Vai jūs uzskatāt, ka tiešām visiem ir jāiet? Cilvēkam ir viedoklis. Igaunija šobrīd apspriež iespējamu likumu, lai maziem uzņēmumiem no apgrozījuma iekasētu 20% nodokli, kur tad sadalīt pārējās visās izmaksās. Atvainojiet, Igaunijā tieši precīzi tāds pats nodokļu režīms kā Latvijā. Šī tā vienīga atšķirība, par ko viņi domā, vai to pieņemt vai ne. Naudiņš tautsēm. Atgādināt par to, ko viņi diskutē. Šie te mazie uzņēmēji šī gadījumā varēs sniegt pakalpojumu tikai fiziskai personai. Naudiņš Tautsēmniecības komitejā teica, ka viesnīcā Latvija Igaunija rīko konferenci ar mērķi izvilināt mazos Latvijas uzņēmējus uz Igauniju, solot labāku nodokļu politiku, labāku vidi, kur dzīvot un strādāt. Vai jūs tiešām esat par to, lai mēs tie, kas gribam dzīvot savā valstī, klīstam uz Igauniju, vēl uz kādu citu valsti? Mēs ļoti rūpīgi sekojam tam, kādā veidā attīstās nodokļu likumdošana vienā vai otrā valstī, un ticiet man, nav būtiska atšķirības starp abām valstīm, kāda ir Igaunija un Latvija. Igaunijā minimālā sociālā likme jau ir pieņemta daudz gadus atpakaļ, ja? Un Igaunijā minimālo sociālo algu saņem tikai 3%. Man ir tāda sajūta, ka jūs to Igauniju tā kā tādu mantru piesaucat. Vai tad tiešām Latvijā nevar izdomāt savus likumdošanas aktus, kas reāli dzīvē strādātu? Domājiet, lūdzu, šobrīd ļoti aktīvi par 23. pantu valsts sociālās apdrošināšanas likumā, jo nedrīkst pieļaut, ka tas likums stāsies spēkā ar 1. janvāri, jo tad ir kapu svētki mazajiem uzņēmējiem. Nu, zini, kā jūs teicu,